Dre Parkers kopā ar mammu pārceļas uz dzīvi Ķīnā. Viņu piekauj kaimiņu puikas, kas apguvuši austrumu cīņas. Mājas santehniķis, kas izrādās arī ir izcils kung fu meistars, piekrīt Dre iemācīt šo cīņas mākslu, ja viņš ar saviem ienaidniekiem cīnīsies oficiālā turnīrā. Iztukšo prātu. Seko manai kustībai. Pieslēdzies enerģijai sev apkārt. Es gribu iemācīties kontrolēt citus. Tam vajadzīga visa dzīve un milzu koncentrācija. Cik milzu? Ak, Dievs! Mr. Hān! Tavu spēju koncentrācijai vēl nepieciešama koncentrācija. Man liekas, kodols filmā ir tas, ka jebkurš sasniegums ir darbs ar sevi. Darbs ar sevi, un tieši tas arī tajā filmā tiek parādīts gan jauniešiem, gan arī viņu vecākiem. Tā kā paradīja paudzei nākošai cilvēkam no 12 līdz 15 pusauģiem tieši. Kā tas cīņa ne tikai cīņa, bet tieši pašaizsardzība un filosofija, domāšana ar galvu, ar sirdi. Tā kā nevienkārši cīņa. Diezgan sāpīgi redzēt, ka viņš noveco. Bet tajā pašā laikā man ļoti patīk Džekijs Čans. Viņš ir, man liekas, tāda ļoti spilgta personība. Varbūt viņš kā aktieris varbūt ir tāds viena veida, viena plāna aktieris, ja? Bet tajā pašā laikā otra tāda vienkārši nav. Man liekas, katrs pieaugušais varētu atcerēties šīs filmas laikā kaut ko no savas bērnības, no savas jaunības, no skologadiem. Tāpat arī man bija ļoti interesants. Man patika. Kino kritiķi Amerikā uztver filmu ļoti pozitīvi, slavējot gan Džekija Čana, gan Džeidena Smita aktierspēli. Tāpat par lielu filmas plusu tiek saukta Ķīnas vide, kas filmai piešķir papildus vērtību. Arī komerciālie panākumi pasaulē ir iespaidīgi. Šovasar tā apmeklētības ziņā pārspēja gan Toma Krūza, gan Nikolasa Keidža, gan Ādama Sandlera jaunākās filmas.